Sveicināti, skatītāji! Jau atkal paskrējusi nedēļa, un mēs kā ierasts tiekamies raidījumā Mēs varam, mēs darām. Šoreiz stāstīsim par muzeju aktualitātēm Ogrē un Alūksnē. Būs aizraujošs stāsts par Valēriju Kriviņu, kurš saņēmis Valkas sporta laureāta apbalvojumu par mūža ieguldījumu. Savukārt raidījuma noslēgumā Tirdzniecības centra Vallete vēstneši sagatavojuši stāstu par digitālo ierīču drošību. Bet par visu pēc kārtas. Ogres muzejā šonedēļ atklāta izstāde Apsolītā zeme, atgādinot par mūsu zemes vēsturisko liecību, piederību, svētumu un neatkārtojamību. Plašāk jau sižetā. Izstāde Apsolītā zeme Ogres vēstures un mākslas muzejā ir fotogrāfa Aivara Slišāna un mākslinieka Māra Grosbaha kopdarbs. Jūs šajā izstādē varat ieraudzīt vairāku gadu darbu. Tā ir tāda tēma, pie kuras esmu strādājis vairākus gadus, veidojot tādu stāstu par Latvijas vēsturi, par kariem, kas ir gājuši pāri mūsu zemē, un par viņu atstātajām pēdām, gan mūsos, gan arī zemē. Esmu radījis instalāciju, kur ir speciāli šai vietai, kas ir speciāli šai vietai radīta, un šeit ir zeme atvesta no tīnūžiem, no vietas, kur ļoti intensīva karadarbība notikās. Es vēlējos runāt par zemes vērtību, tā ideja bija pacelt zemi mazliet tā kā virs zemes augstāk, iecelt viņu tādā lielākā vērtē. Šajā manā stāstā tā galvenā doma ir tāda, ka diezgan bieži tiem svešajiem kara kalpiem, kas te nāca mūsu zemē iekšā, viņiem bija apsolīts tas, ka viņi veiksmes gadījumā saņems kaut kādu daļu mūsu zemes. Un tādā veidā tā ir tā viņiem apsolītā zeme. Katram mums pašam arī ir tā apsolītā zeme, jo par tādu no zemes nāk gan dzīvība, un par zemi kaut kādā mērā mēs arī paliksim. Tas galvenais, ko es faktiski vēlējos skatītājiem pateikt, ir ļaut viņiem aizdomāties par to, kas īsti ir zeme, un ko nozīmē šie vārdi mūsu zeme, tēva zeme, un kāpēc tieši mūsu zemē ir tik daudz šo kara atstāto pēdu. Ko jūs tagad redzat, kad ir vienkārši tāds zemes gabals pārcelts no tīnūžiem uz šejien ar visām priedītēm, bērziem, tas varbūt ataino uz tās zemes no vienas puses tādu trauslumu, bet arī tādu pamatīgumu. Šī brīža ģeopolitiskie apstākļi, tā nestabilitāte, ko mēs jūtam katru dienu, to es arī šeit izstādē, tā instalācijā centos ienest. Dzīvojot miera apstākļos un tādā ikdienas skrējienā un steigā, viss notiek, cilvēki dzīvo, strādā, viss liekas tik pašsaprotami un rodas tāda sajūta, ka tas ir kaut kas tāds ļoti, kaut kas tāds, kas vienmēr tā būs un nav pamats satraukties, mainīsies tikai gadu skaitļi un kaut kas varbūt vēl. Un izrādās, ka tas viss var mainīties vienā dienā, vienā stundā. Izstāde Ogres vēstures un mākslas muzejā skatām līdz 21. martam. Savukārt līdz 12. februārim iedzīvotāji aicināti ziedot sveču galus, metāla buņģus un gofrētu kartonu ierakuma sveču izgatavošanai. Tās plānots februāra beigās nogādāt uz Ukrainu, kur par savas zemes brīvību ukraiņi cīnās frontes līnijās. Sveces veidos sociālā dienesta specializēto darbnīcu klienti.
Mums ļoti pietrūkst šīs skārda buņģas. Es esmu ārkārtīgi pateicīga Ogres novada pilsētas iedzīvotājiem. Arī tālāk mēs esam saņēmuši gan ar Umnivas sūtījumiem, gan cilvēki nes, bet mums joprojām ļoti pietrūkst šī materiāla, ko strādāt, jo resursi mums ir, mēs gribam un varam darīt vairāk. Un es domāju, ka tā mēs pierādām, ka mēs esam ļoti cilvēcīgi, ka mēs atbalstam viens otru un ka mums nav vienaldzīgi mūsu likteņi. Mums nav vienaldzīgi likteņi tur cilvēkiem, kas ir Ukrainā, kas ir šajā karadarbības zonā. Un savukārt mēs mācāmies to empātiju, mēs mācāmies just līdzi, mēs mācāmies no sevis kaut ko dot, palīdzēt. Un man liekas, ka katram pieaugušam cilvēkam tas ļoti svarīgi. Dot šo pienesumu sabiedrībai, dot šo pienesumu cilvēcei kā tādai. Materiāli ierakumu svecēm var nogādāt Ogres nodas sociālajā dienestā. Bet no Ogres muzeja dodamies uz Ernsta Glika Bībeles muzeju Alūksnē. Tur īstenots unikāls projekts – Gutenberga iespiedmašīnas prototips, piedāvājot katram muzeja apmeklētājam iespēju iepazīt Bībeles vēsturisko izgatavošanu. Plašāk par šo tematu manas kolēģis Elises Ragaušas sagatavotajā sižetā. Alūksne ir pirmā vieta Latvijā, kur var ne tikai apskatīt Gutenberga iespiedmašīnas prototipu, bet arī izmēģināt to iespiežot vārdus no Bībeles. Ideja par to, ka Alūksnes Ernsta Glika Bībeles muzejā vajadzīgs Gutenberga iespiedmašīnas prototips nav jauna vai nesen radusies. Šī ideja par spiestuvīti jau dzimusi bija ļoti sen, apmēram 2011. gadā. Mācītājs Ievai Guntai bija ideja par nelielas spiestuves izveidošanu bērniem šeit Bībeles muzejā. Tobrīd šīs idejas realizācijai nebija ne telpa iespēja, ne arī līdzekļu. Līdz pagājušajā gadā tika atbrīvota telpa turpat Bībeles muzejā, vietā, kur agrāk atradās Turisma un informācijas centrs. Telpa bija, ideja bija, vēl vajadzēja tikai tam visam līdzekļus. Un Alūksnes lauku partnerība un lauka atbalsta dienests atbalstīja mūsu šo ideju, šo projektu, deva finansējumu. Projekta laikā vietējā galvniecība Alūksnē atbilstoši Latvijas evaņģēliski luteriskās baznīcas Alūksnes draudzes pasūtījumam veica Gutenberga iespiedmašīnas prototipu izgatavošanu, kas prasīja 2 mēnešus. Šī ir Johana Gutenberga iespiedpreses prototips. Viņa nav precīza kopija, protams, un arī tas darbība nav tieši tāda kā tā burtu salikšana nav tāda kā tajā laikā, bet tas pats princips un ieskats, kā tas notika un kā tas viss darbojās, tas te ir ļoti labi redzams. Ir tā, ka šai te iespiedpresē viņai nav nekur rasējumu, viņai nav paraugu vienīgais, kur viņu varēja atrast. Tas ir interneta dzīles, bildes, video rullīši, jo pasaulē šādu prešu ir ļoti maz. Es atradu vienu Polijā, vienu Amerikā un vienu Austrālijā. Prototips piedāvāja ikvienam Ernsta Glika Bībeles muzeja apmeklētājiem jaunu aktivitāti, tādā veidā uzlabojot arī muzeja piedāvājumu. Mums ir sagatavoti Bībeles tekstu panti, paši varēs salikt vārdiņus un uzlikt līmi un paši nopresēt sev skaistu piemiņu no Bībeles muzeja, ko paņemt līdzi uz mājām kā suvenīru. Burti nebūs, tie būs vārdi, jo mēs pamēģinājām, lai saliktu burtus. Tas nav ātri izdarāms, tas ir diezgan gausi, ja tu nedari katru dienu, bet salikt vārdus, tos, teiksim, es domāju, minūtēs 3-5 var salikt un izdarīt tā, lai nepaliek garlaicīgi un izmēģināt šo tehnoloģiju. Pirmais Bībeles drukātais izdevums iespiests tieši Gutenberga izgudrotajā iespiedmašīnā 1455. gadā. Tādēļ Ernsta Glika Bībeles muzejs ir vispiemērotākā vieta Alūksnē, kur būt iespiedmašīnas prototipam. Viņa arī joprojām tiek uzskatīta par pašu skaistāko iespiesto bībeli pasaulē no tā laika, jo viņa ir ar gotiskajiem burtiem, arī mums šeit ir gotiskajā stilā burti, un vēl viņa ir tas, kad katra panta pirmais burts ir zīmēts ar roku. Šī projekta rezultātā tiek veicināta Alūksnē nozīmīgas kultūras personības Ernsta Glika un viņa atstātā mantojuma saglabāšana un popularizēšana.
Muzeju aktualitātes aplūkotas un laiks doties nelielā reklāmas pauzē. Taču pēc tās būs stāsts par velcēniešu vidū iemīļoto futbola treneri Valēriju Kriviņu un Tirdzniecības centra Valeta vēstneša sagatavotās aktualitātes. Aizdītajā nedēļas nogalē norisinājās Valkas novada tradicionālais pasākums – Sporta laureāts, kurā tiek sumināti novada sporta izcilnieki, kuri ar augstiem sasniegumiem spējuši iznest Valkas vārdu dažādu mērogu sacensībās. Apbalvojumu par mūža ieguldījumu Valkas novada sporta attīstībā saņēmis Valērijs Kriviņš. Plašāk par Valēriju paveikto jau turpinājumā. Tas ir tikai mīts, ka futbolu spēlē ar kājām. Futbolu spēlē ar galvu, un kuram tā galva pussekundē var izdomāt ātrāk un pareizāk, uz to ir ļoti skaisti skatīties. Tā saka Valkas novada bērnu jaunatnes sporta skolas futbola treneris Valērijs Kriviņš. Šeit viņš darbojas jau 24 gadus, skolojot, audzinot, mācot bērnus no pirmskolas līdz pat pusaudžu vecumam, ieaudzinot viņos pašdisciplīnu, mīlestību pret fiziskajām aktivitātēm un, protams, futbolu. Es apmēram tāds te biju, ja ne mazāks. Mums toreiz bija pagalmi, un mēs spēlējam no gaismas līdz tumsai. Un tā tas arī, kā saka, iepatikās viss. Šobrīd Valkas bērnu jaunatnes skolā trenēja 60 futbolisti, no kuriem 52 trenē tieši Valērijs. Tas jau ir rādītājs, ka treneri šeit vērtē augstu, un arī kolēģi ar Valēriju darba spējām un paveikto lepojas. Valērijs viennozīmīgi ir treneris ar lielo burtu. Es teiktu, patiešām visās šī vārda nozīmēs. Jo ne tikai ikdienā darbā ar bērniem, bet ar kolēģiem, ikdienas visos darba procesos, treniņos, sacensību organizēšanā, dalībā. Visur, katrā ziņā ar viņu strādāt ir ļoti viegli. Un viegli droši vien, ka tāpēc, ka viņš ir cilvēks ar patiešām ļoti labu humoru izjūtu. Man šķiet, ka tajā brīdī, kad tāpā ienāk Valērijs, tad visi vienmēr smaida, viņš vienmēr pasaka kādu joku. Arī treniņu procesā, tad, kad sanāk būt vai vērot treniņu vai iet garām, tad vienmēr pamana to momentu, kad viņš ar bērniem pajokojas. Un man jau liekas, ka tas dara tādu brīvāku to treniņu atmosfēru un arī piesaista tos bērnus šim procesam. Un šo te balvu viņš patiešām, manuprāt, ir pelnījis kaut vien tāpēc, ka tai ikdienā viņš ar to savu būtību, savu harizmu, ar visu to, kā viņš veic savu darbu, tas ir nenovērtējami. Un, manuprāt, paldies ir jāsaka jebkuram trenerim, jebkuram cilvēkam, paldies ir jāsaka daudz, bet šādas lielās pagodinājuma balvas ir jāpasniedz tajā brīdī, lai tu vari priecāties un vēl ar to lielu tādu entuziasmu iet uz priekšu un darīt vēl un vēl un vēl. Jo man šķiet, ka tad, kad, es nezinu, Valērijam būs kā, piemēram, 100 un vairāk gadu, tad viņam noteikti kaut kur sekcijā stāvēs šī balva, un tad viņš atcerēsies, kā bija toreiz, un pēc tam, cik daudz vēl ir izdarīts pēc šī te. Un to jau pēc balvas saņemšanas saka arī pats Valērijs. Ar humoru drusku vēl gribētos pastrādāt. Vēl viss nav izdarīts. Savukārt, ja runājam par līdz šim paveikto, lielāko gandarījumu trenerim sniedz bērnu izaugsme. Tas, ka tu redzi, ka atnāk, ka viņš ir drusciņ lielāks pa bumbu, tas puisītis, un pēc gadiem viņš, kaut vai tepat Valkas komandā, viņš spēlē vadošo lomu, teiksim tā. Daži no Valērija audzēkņiem arī savu tālāko karjeru izvēlējušies saistīt ar sportu, kļūstot par sporta skolotājiem, treneriem vai tiesnešiem. Bet, ja sports nekļūst par profesiju, tas tik un tā netiek aizmirsts. Lūk, kā treniņu procesu atminis viens no Valērija bijušajiem audzēkņiem. Es viņā augstāk vērtēju to, ka viņš man vispār iesāka man futbola gaitas vispār. Pašu sākumu, jo viņš bija mans pats pirmais treneris, man citu pirms viņa nebija. Un viņš bija tas, kas man tiešām, viņš man rādīja klipus, viņš man rādīja, kā profesionāli trenējas, un tas man uzreiz iedeva tādu, šitais ir forši, jā, man iepatikās, un tās gājas priekšu, un sapratu, man padodas, labi, turpināšu, un viss aizgāja tā arī tālāk. Un šobrīd Alans futbola gaitas turpina futbola klubā Valka. Viņš ir ļoti jauks treneris, tā kā viņš ir, pieteikams stingrs arī, kad vajadzēja būt, bet arī
viņš ir ļoti jauks un viņš ir tie daži treneri, kas ir tik stingri, ka tu zaudē vispār mīlestību pret sporta veidu. Un es esmu redzējis tādus trenerus citās komandās tā tālāk, bet viņš noteikti nav tāds. Viņš zina savu to līmeni, līniju, līdz kurai jāiziet. Un tad viņam ir tāds labi, viss pietiks. Un tad viņš atkal izturs jauku, lai saprastu, ka ir tā jābūt prātīgam, cik es viegli spēlēju, jābūt stingram, bet ir arī jāizbauda tas pats sportājs. Tā, Tomas, momentu realizācija atkal. Toms savā elementā, Viljams bija labi vārtos. Tā, Daniela drusku aktīvāk aizsardzībā ar tām pirmajām piespēlēm. Tas pats, ko es viņiem teicu, tas pats vingrinājums, kad mēs izspēlējām. Tā, labi, maleči. Kā jums patīk treniņi bija trenera Valērija? Vislabākais treneris pasaules. Jā. Kas jums patīk, kāpēc viņš ir vislabākais? Tāpēc, ka mēs, kad braucam sacensībām, visu laiku vinējam. Viņš jūs uztrenēs. Vēl kaut kas ir, kas jums vēl patīk trenerī? Viņš ir arī stingrs kādreiz? Jā, ir. Bet tas ir forši? Jā. Kāpēc tas ir forši? Tāpēc, ka vari trenēties labāk. Daudz labāk trenēties, klausīties vairāk. Kāpēc jums vispār patīk futbols? Tāpēc, ka Ronaldo un Messi ir labākie futbolisti. Un labākie futbolisti patiesi lepojas ar savu treneri. Treneris ir labākais! Bet Tirdzniecības centra Valete vēstneša pastāstīs par dažādu viedierīču aksesuāriem un to saudzīgu lietošanu ikdienā. Ziemassvētku dāvanā iespējams kāds no jums saņem jaunu viedierīci, telefonu, datoru, planšeti vai kādas citas elektroniskās iekārtas ikdienas lietošanai. Bet, lai ierīces kalpotu ilgāku laiku, ir svarīgi padomāt un parūpēties par tām jau saulaicīgi. Te nav bijis tā, ka tu nopērc kaut ko jaunu un tev pat bail viņu ņemt rokās. It kā jau tā ir vienkārši tikai lieta, bet tāpatās. Šķiet, ka katram ir bijuši tādi gadījumi, ja? Bet man ir prieks, ka mūsdienas ir tādas tehnoloģijas, kuras palīdz aizsargāt un pasargāt mūsu gadžetus un arī mūsu nervu sistēmas. Protams, līdz ar to ir krietni vienkāršāk arī izmantot to ierīci un vairāk, jo man personīgi ir ļoti svarīgi, it īpaši jaunu telefonu nopērkot, lai viņam ir stikliņš virsū, lai viņam ir vāciņš, un tas ir ļoti svarīgi. Man šķiet, ka ir fantastisks tagad risinājums, kā veikali piedāvā tādu unikālu pakalpojumu, kā 7 minūšu laikā uz jebkuru telefonu var uztaisīt un izprintēt uz speciāla printera unikālu aizsargu stikliņu. Kas būtu labāk? Plēmīte vai tomēr stikliņš? Man jau patīk plēvītes, protams, jo viņas ir plānākas, bet es saprotu, ka laikam tehnoloģiski... Praktiski būtu labāk tieši izmantot stikliņus, jo viņi aizsargās, ka telefons nokritīs, sašķīdīs stikliņus, bet ja tev būs plēvīte, virsū izšķīdīs pats ekrāns. Bet tad ir skaisti. It kā jau jā. Praktiskums pret estētiku. Šis printers, principā, hidrogēla plēvītes uz telefonu uzlīmē var arī izprintēt, izdrukāt, izprintēt katram telefonam specifiskos izmēros to plēvīti, lai viņi dabūtu virsū, ja nevar atrast, teiksim, konkrētam telefonam kaut kur tur. Un šitais būs krietni labāks variants nekā pirktās veikalos. Un kad tad darbojas šis printeris. Ļoti interesanti, un es domāju, ka ļoti noderīgi arī mūsu skatītājiem. Bet vēl atceramies, ka, protams, tagad ir ļoti daudz tehnoloģiskas ierīces, kuras vēl palīdz pasargāt gan telefonu korpusu, gan arī, piemēram, mēs varam ļoti ērti ņemt līdzi, piemēram, rokā turēt, un nepārslēgties. Vai cik es zinu, ka vīrieši mēdz arī piesprāst pie biksēm, pie jostām, un arī, protams, fantastisks risinājums, ir īpaši bērniem vai kādos vecākiem cilvēkiem, tad vēl tāds papildus gadžetiņš, pie kura mēs varam piestiprināt telefonu, un lai viņš vienmēr būtu mums blakus. Jā, bet šitais baigi interesanti, es nebiju tādu pirms tam redzējis. Jā, ka mēs tieši ieliekam iekšā vāciņā šo un interesanti īstenībā. Protams, klasiskais risinājums ir aizsargs stikliņa telefonām vai planšetam, bet šeit ir ļoti svarīgi tiešām precīzi zināt ne tikai telefonu izmēru. Un, protams, lai aizsargātu telefona korpusu, mēs jau izmantojam speciālus aizsargu vaciņus. Un mūsdienīgas tehnoloģijas, protams, ir saistīts gan ar silikona vāciņiem, gan arī kaut kādu vairāk, kas, teiksim tā, dekoratīvi, smuki aizsargājuši, bet arī dekoratīvi patīkami vāciņi. Gan arī, protams, ir
Skaisti un praktiski, teiksim tā. Jā, gan arī ir vāciņu grāmatiņas piekritēji. Jā. Rēni, pastāsti. Tu ikdienā klausies mūziku, piemēram, sportojot vai skrienot? Es ļoti mīlu klausīties mūziku, bet, Mārts, varbūt tu ieteikti kādas mūsdienīgas austiņas? Nu, man personīgi tā es no mājas īsti nevar iziet, ja man austiņas nav. Un, principā šeit mēs arī redzam tie lielākas, mazākas un bezvada austiņas tomēr ir diezgan praktiski izmantojamas. Un, principā tā ir galvenā lieta, kādas tu gribi. Lielākas, piemēram, būs vairāk basi un vispārējais, bet tādā mazākām būs, teiksim, trokšņa slāpēšana nedaudz varbūt labāk savā ziņā. Bet skaņas ziņā nav tā, ka tomēr bezvada austiņa nav tik ideāli, ka, piemēram, austiņa ar vadu? Nu, viss, kas tiek padots caur Bluetooth, nedaudz pazaudē to kvalitāti nekā caur vadu. Tas ir fakts, bet tās jaunās austiņas ir izveidotas tādā veidā, ka viņas nedaudz izlīdzina to atšķirību no vada un Bluetooth. Un somas, Protams. Mārts, somas, rekur. Dators tomēr kaut kur ir jāieliek, protams. Un, cik es skatos, arī gan dažādi izmeri, gan dažādi dizaini. Jā. Un, laikam, tādi mazāki, kompaktāki vairāk ir paredzēti, kad tu, piemēram, dodies ceļojumā, un lai tu varētu ērti paņemt līdzi mazo portatīvo datoru vai tu pašu Atkarīgs no datora izmēra tāpatās ir, jā. Bet šīs somas jau gan noderētu gan skolniekiem, gan studentiem, jo šeit mēs varam salikt ne tikai gadžetus, bet arī kaut kādus dokumentus. Jā, pilnīgi viss man bija ļoti līdzīgi ar augstskolā. Tur gan dators iegāja, gan lielās klādes, gan viss varēja salikt. Ļoti praktiski arī ne tikai datoram, bet arī multifunkcionāli. Un man ļoti patīk krāsas. Un arī līdzīgi kā ar vāciņiem. Visām kaumēm visu var atrast. Man bija vairākas somas, un pie tām gan no tādiem pieejamākiem zīmoliem, gan arī no dārgākiem, godīgi teikšu, tikai estetika, laikam, atšķirās, jo tiešām, cik mēs varam pasargāt to pašu datoru, īpaši starpības pat nebija. Nu jā, tur vienkārši arī jāskatās, cik, teiksim, tas pats materiāls, teiksim, šitā viena puse ir bieza. Ja viņa būs plāna, galīgi, tad liks, principā, tikpat labi maisā viņa var likt, vai ne? Ja būs kaut kāds bišķīt mīkstumiņš sānācis, protams, tomēr būs labāk. Nu tad par gadžetu drošību esam parūpējušies un, dārgie skatītāji, iesaku arī jums padomāt ne tikai par sevi, bet par savām ierīcēm. Ilglaicīgai dzīvošanai. Jauku vakaru! Ar šo stāstu raidījums arī izskan. Prieks, ka bijāt kopā un skatījāties, un tiekamies jau atkal pēc nedēļas. Visu labu!